Labdien! Šodien es jums pastāstīšu pasaciņu par indiāņu puiku Igo. Esi gatavs? Nu tad aiziet! Reiz dzīvoja puisītis Igo. Viņš izdomāja, ka grib pagatavot sev indiāņu rotu, bet priekš tā viņam vajadzēja spalviņas. Viņam vigvamā bija dažas spalviņas. Igo iegāja vigvamā apskatīties, kur ir viņa spalviņas. Igo apskatījās un savā kastē, kur stāvēja spalviņas, tur bija tikai 2 spalviņas, 1 un 2. Tās bija par maz, lai veidotu indiāņu rotu. Tāpēc Igo devās ārā no ciemata meklēt vēl spalviņas. Dodoties ārā no ciemata, viņam uzbruka irsis. Uj! Aizskrēja Igo prom un aizbēga no irša. Bēgot, viņš pa ceļam satika irbīti. Igo apskatījās savā kabatiņā, viņam vēl bija drupatiņas no maizes palikušas un iedeva irbītei. Irbīte pagaršoja drupatiņas, viņai tās ļoti garšoja un uzdāvināja Igo spalviņas, 3 indiāņu spalviņas, kuras līdzinājās burtiņam I. Tagad varēja pagatavot indiāņu rotu. To Igo arī izdarīja, uzlika indiāņu rotu galvā un devās mājās. Ejot pa ceļam, uznāca negaiss, un indiāņu rota pavisam izmirka tik ļoti, ka spalviņas atgādināja mazus I burtiņus. Indiāņu rota kā I burtiņi, bet atnākot uz ciematu, sasildījās pie ugunskura, spalviņas izžuva, un atkal bija skaista rota ar irbītes dotajām spalviņām. Igo bija ļoti priecīgs, indiāņu rota bija varen skaista izdevusies. Lūk tā, pasaciņa beidzās ar indiāņu rotas pagatavošanu. Pagatavotu arī, atā! Līdz nākamai reizei.